Katru gadu pašvaldības uzņēmums Daugavpils Satiksme vasaras brīvlaika periodā Daugavpils skolēniem piedāvā darba iespējas bērnu nodarbinātības programmas ietveros, un šīs gads nav izņēmums. Šīs vasaras laikā darba pieredzi kopumā iegūs 60 jaunieši. Viņi ir sadalīti 6 maiņās, katrai ilgsta 2 nedēļas. Milāna Vanoviča jau 5. gadu pēc kārtas savu darba pieredzi brīvlaika laikā iegūst uzņēmumā Daugavpils Satiksme, šoreiz tramvaju depo, kas atrodas Jātnieku ielā. Es šeit strādāju 5. gadu, 2 nedēļas vasaras periodā no Daugavpils domes. Es 1. gadu tikko nejaušies šeit, bet pēc tam es pajautāju, lai es šeit strādātu. Patīk šeit atrašanās vieta, jo tās ir netālu no manas mājas. Arī kolektīvs, manas kolēģis ir ļoti draudzīgas, un es vienmēr varu pajautāt viņiem, ja man ir kaut kādi jautājumi vai grūtības. Arī man patīk, ka mēs strādājam ēkās un tramvajos, nevis ārā. Mazgāju grīdas ēkās, un man tas nepatīk, bet, kad mēs mazgājam tramvajos, man tas patīk vairāk. Uzņēmums vienmēr ar prieku uzņem jauniešus, vēlētājus, kuri grib iegūt jaunu darba pieredzi un tajā pašā laikā arī nopelnīt naudu. Uzņēmuma Daugavpils Satiksme vadītājs Artis Druvinieks atzīmē, ka uzņēmums vienmēr ir atvērts šāda veida idejām un ierosinājumiem. SIA Daugavpils Satiksme piedāvā mūsu jauniešiem iziet pirmo darba pieredzi uzņēmumā, kā arī piedāvā profesionālu tehnisko skolu audzēkņiem iziet prakses iespējas mūsu uzņēmumā Daugavpils Satiksme. Tāpat ir iespējams apmeklēt mūsu uzņēmumu, tīri iepazīstoties ar uzņēmumu ikdienas darbu ekskursijās. Visa papildus informācija par uzņēmuma piedāvājumiem ir atrodama mājaslapā satiksme.daugavpils.lv, bet sekot visai aktuālai informācijai ir iespējams Daugavpils Satiksme sociālajos tīklos Facebook, Instagram un arī TikTok.